Nu, čau visiem copas draugiem. Esmu atbraucis uz savu dzimto upīti, Mēmeli. Ir skaistais pavasara laiks, ceriņa laiks, un tas nozīmē, ka šis tas laiks, ka jādodas ir īstais laiks, kad jādodas ir uz sapuliem. Un mans, protams, upes ekspedīcijas vai sapalu ekspedīcijas copa nesākās uzreiz pie upes, bet pie krūmiem, tāpēc, ka jālas mailbols. Šobrīd tā būs labākā esma. Kā redzam, lielākoties mailbols uzturās, es nezinu, kas tie pa krūmājiem, bet galvenokārt ozolapās. Oi, abas nokrita man tikko. Viena. Kaut kur otra pazuda. Nekas. Būs jau kaut kāds 20 Celsius. Lieku diezgan tādā lielā baltā traukā ar caurumiņiem. Jā, lai ir nedaudz skābeklīts. Viņas te tusējās, lai nenosmok un tā, kas siltumnīcā nenosutinās, re, kur arī viens smuki rāpā. Un smuki plaukstā iekrīt. Īpaši tādās mazās, tādās ozolu krūmiņos. Tādos ir forši vienkārši nocelt, redz, ka vēl ir dažas ozolu lapās. Redz, kur, hop, paņemam vienu, otru nokrīt zemē, bet mēs viņu veiksmīgi redzam. Paceļam. Jā, mailobolīts. Un sapuliem tāds patīk. Tiksim vēl līdz upē, paskatīsimies, kāds ir ūdens līmenis pēc lietiem. Nu, vēl ir iespēja šāda. Opurinam koku un pēc tam nolasam no zemes. Un virs tā kā lietus. Tagad tikai jāskatās, kur ir viss pakrituši zālē, tāpēc, ka viņas negrūti tagad ieraudzīt ir. Bet jā, tur uzreiz jūt, ka kāds 20 uzreiz nobira, kur vienu atradām. Vēl vienu redzēju, ka nokrīt. Viss. Tagad gan copēt. Upe ir tur. Un tā, esmu atnācis jau pie upes. Likšu savu pirmo mājobolu. Āķim jābūt pietiekami asam, garam, platam. Tā ideja ir tāda, kad, manuprāt, kad es esmu redzējis, ka cita liek to āķi caur asti, bet es parasti daru tā, es caur krūtīm, no galas puses nedaudz tikai ieduru, caurduru tā kā stingrākajā vietā, un pēc tam tā kā tārpu uzvelku ieveru līdz astei, jeb līdz tam vienam caurumam, kur ir aste, un smuki reku šādi viņi izver, un āķis ir tieši vika virsū. Tā kā izstāsta, ka kaut kāds māneklīts ar āķīti, tagad tā ideja ir tāda. Sistēmiņa pavisam vienkārša, apmēram lieku metru fluorkarbona, var arī nelikt, un pludiņš principā arī vienalga kāds ir. Principā vienalga, šobrīd es līdz 8 gramīgo parasto nekādas atsvaras es nelieku. Man liekas, vispār tas ir lieki. Tas ir tā, kā es esmu makšķerējis visu mūžu pie šīs upes, kā man tēvs ir mācījis, kā ar tēvu kopā esmu makšķerējis. Un tad šodien skatīsimies, kā man veiksies. Skatās, ka ūdens ir paliels, jo šajā nedēļā bija diezgan stipri lieti. Tas nozīmē, ka būs jāmeklē atstraumīts, varbūt lēnāk straumi, bet pamatā sapals dzīvo straujtecēs. Viņām patīk tādas vietas. Zem kokiem, protams, arī. Labi, pirmais metiens, skatīsimies. Šoreiz izmantošu savu cieto feederkātu. Šis feederkāts viņu uzskatu par tādu universālo, tāpēc, kad es viņu ķeru gan butes, gan brekšus, gan samus, gan zanat distance kātu. 4,20 garumā. Iemetam un visu laiku piepludinām. Tā kā mēs redzam no attāluma tādu blīkšķi, un ka pludiņš dodās prom, tad
es zinu, ka zivs ir galā. Jāatzīmē, ka uz sapalim jābūt ļoti klusam un ļoti uzmanīgam, lai neradītu liekus trokšņus. Tuvojoties mūsu izvēlētajai potenciālajai sapalu vietai, kā piemēram šī, te tāds smuks celiņš. Arī te ir noķert lielu sapali. Tikai smuki jāiemet un jānovada gar krasta līniju, gar zālītēm. Šādās vietās sapalam ļoti patīk uzturēties. Es redzu, līdekļi plosās priekšā arī aiz zālēm uzreiz. Oi, tikko bija garām viens, es tieši pavilku pludiņu. Tieši viens krita virsū, tieši sapals krita virsū uz majobolas. Vai kā līdekļi tur plosās blakus. Tas, protams, nebija nekāds lielais tur sapals, bet pirmais copas mēģinājums bija, teiksim tā. Ir copa. Ir. Ir labs pie tam. Labs sapals. Ir ziltiņā. Ir ziltiņā. Iegāja zālēs. Jā, ja tuvāk, tad kas tur ir? Tur ārdās, spirinās. Labi, ka man ir brīnamie. Arī iet iekšā. Nu, kur tu esi, sapals? Viņš tur ir, spirinās, ir. Redzes viņu, redz, kur ir. Jāņem ar uztverama tīkli. Lūk, kāds labs. Pirmais un tāds eksemplārs. Iziesim krastā, nomērīsim. Tak, cik man viņš te ir? 47 centimetri. 47 centimetri. Un redzi, ka kāds smuks kukulīts. Skaists. Gan vispīdī sniegs. Skaists eksemplārs. Pagājis priekšu. Es nevaru izturēt, kad vienkārši divu leišu, vienkārši tā kā lāči iet, paši ķer sapals, tā kā lāči staigā. Pagājis priekšu, lai nebūtu tā, ka mēs vienkārši ejam no viena krasta, no otru krasta. Jā, tur otrā pusē ir Lietuva. Tur ir Lietuva. Kā jau es teicu, sāpali copē jābūt maksimāli klusam. Nevis, ka tev divi lāči iet 15 metri, 20 no tevis. Drusku laikam sabiedrē, tikko redzēju, ka ar vilnīti zivi nogāja. Zivs pagāja malā.
Nu, varbūt kāds vēl te sadūšosies paņemt. Te ir tāda vieta, kur viņš noteikti uzturās. Bērnībā šeit nebija aizauts, te bija smuks tāds celiņš gāja gar krastu. Nē, ir cop. Ir, oj, arī liels. Liels ir. Ir labs. Iet iekšā ūdenī atkal. Jā, mēs turamais. Tur ir labs. Galvenais, lai nenotrūkst. Landojam. Ir. Man liekas, ka lielāks. Yes! Ko es varu pateikt? Skaisti. Nu, man šķiet, ka šis ir lielāks. Vai būs virs 50 vai nē? Tāds ir lielais jautājums. Acis jau ir vaļā. Viņš laikam es sačaka aizķērās. Kāds skaistulis. Brīnums, ka šobrīd neņem mazie. Tas man ir liels brīnums. Jā, šis ir 50. Šis ir precīzi 50. Te ir jābūt. Šaubu nav. Vismaz tuvākos, es domāju. Ir cop. Ir un atkal labs. Joj. Nav tik liels kā iepriekšējie, bet ir. Un atkal kaut kur. Norāvās, iegāja zālēs. Un vabola ir šāda. Šis varbūt bija kaut kāds tāds puskilo, varbūt tāds. Nav nekas grandīgs, bet patīkami tik un tā. Paiesim drusku priekšu. Tā, lai varam nostāties kārtīgi. Te noteikti ir vēl zīvis. Tā izstāsta, ka noteikti cope. Jā, ir cope, bet viņš atlaida vaļā. Bija cope, bet atlaida vaļā. Ir cope. Viņš kaut ko viņš tur. Jā, ir cope. Ir. Ir arī labs. Labs ir. Ir labs. Ir labs. Ir labs. Iegribu. Tā. Trezors priekšā ir. Nedrīkst ļaut viņu tur ielaist. Zarā.
Viņš, man liekas, arī iegājis ārā. Jāiet pretī. Atkal jāiet pretī. Nopeldējās arī nedaudz. Nu, kur tu esi? Kur tu te esi? Landojām. Drusku samirku, bet labi, kas es brīnumējos, man tikai redz, ka roka samirku vispārējais ķermenis savs, tā kā esmu brīnumējos, bet jā. Labais. Un atkal nav maziņš. Un tāds, šeit var just, viņam ir tāds pumpiņas arī, un tas nozīmē, ka viņš taisās uz nārstu. Jā, tas nozīmē, ka taisās uz nārstu. Kāds kukulīts rasta mugura mute. Labdien, laidiet mani vaļā. Tā, āķis nost. Āķis atkal bija labi ieķēries. Tā, nu nomērīsim tevi arī skaistalīti. Šis ir mazāks, un tas ir 43. Tā, paņemsim rokā, palaidīsim. Sapaliņš. Laidīsim tevi vaļā. Tā kā sanāk daudz staigāt, tad gribas arī kādu cukuriņu. Nu tā. Vienkārši ogļhidrāti ātrai enerģijai. Viss. Vēl svarīgi ņemt ūdeni, jo šādos pārgājienos plus 20 grādos pastiprināt svīstam. Tikko redzēju, viens liels sapals nopeldē garām. Visu, kas labušus viņu sabiedējis te. Bet viņš iepriekš arī neņēma, ka es viņu te pludināju. Bet bija, redzēju, viens lielais nopeldēja garām. Iztās pēc copa. Ir. Arī labs, bet nav tik liels, kā te bija iepriekšējā. Vismaz vēl nav atrādījies līdz galam. Tāpat arī mēģināšu viņu landot. Jā, nav tik liels, bet arī skaists. Ai, skaists. Skaists tu esi. Ieķēries arī pietiekami labi, bet āķis smuki iet nost. Tā.
bildīte. Un smuki palaižām vaļā. Tā, te mēs redzam upes atdalās divās tā kā daļās, jo te pa vidu ir liela sala, un es iešu apkārt tai salai, un es zinu, ka te sapali ir. Šeit ir vējš, bet tajā pusē būs aizvējš. Tā kā meklēsim zivī. Un noteikti viņš te ir labi daudz. Mēģināsim iet ūdenī, tā klusiņām. Lai es varētu izdarīt to, ko bija iecerējis. Cerams, ka tas baigi nesabiedēs zivi. Tā, es domāju, ka būs pietiekami. Ir copa, pludis, ir, bet nav nekāds lielais, bet ir sagaidīta copa. Nu, tāds. Nav nekāds gigants, bet arī patīkami šitādi izvilkt. Tā. Var mēģināt to pašu vabalu papludināt. Nu, esmu uzkāpis salas. Tagad nopludināšu gar šito krastu. Te arī iet koki apakšā. Arī potenciālā vietiņa, kur zitiņi varētu pieturēties. Ir copi. Ir. Oi, nodila. Bija labs pēc sajūtas. Bija labs. O, ai, kas man tad bija? Man bija copi un es sanāca, es pieturēju pirkstu pie auklas un viņš uzreiz izpļāva ārā. Kaut kā tā tur bija. Bija copi, bet es sanāca, viņš pieskāra, nu tā kā atturās pret slodzi. Un tā viņš izpļāva ārā. Arī tā, jā, var gadīties. Pagaidu uz priekšu. Nevar saprast, pēc sajūtas liekas, ka liels, bet nevar saprast, kas mums tur ir. Nu, tur ir laikam labs arī. Mēģināsim landot. Kaut kā pieiet maksimāli tuvu. Ir labs arī, jā. Arī smuks kukulīts. Četrdesmit pieci.
Tā. Nu ko? Smuki palaižam vaļā 45. Nu. Tā. Nu tā. Būtībā šis ir mans pēdējais spots šodien. Un es domāju, ka te jābūt zivī. Bet šodien neesmu makšķerējis ilgi. Kaut kāds nepilns vai ap 3 stundām. Es domāju, priekš šī perioda un laiciņa ir pietiekami labs rezultāts. Šodien es noķēru kādus 5 lielos sapals. Veiksmīgi arī peld tālāk. Un daži mazāki, bet principā jāsaka tā, kad izmērs tiešām priecē, ka nav kaut kādi kurkulēni mazie. Priekšā līdeka arī noplosījās. Un šeit arī tāda vieta, kur te ir koks, kurš karājās. Tur iziet, turpat zem tā koka iziet, tā kā strauts iziet ārā. Tur ir smilšains. Un tas liek domāt to, ka tur ir jābūt. Labi, nevis liek domāt, bet es zinu, ka tur ir, tāpēc, kad es esmu arī agrāk tur noķēris. Un arī tāda vieta, kur tā zivs koncentrējās arī. Kāpēc, nemāku pateikt, bet viņai tur patīk uzturēties. Vasarā, protams, te ir sēklis, te ir viss ir diezgan aizaudzis. Tā kā ar knapu laivu var izbraukt cauri. Viss atkarīgs no ūdens līmeņa. Bet šobrīd ir ļoti labs līmenis. Tur pat līdeka izlec. Varbūt sapals arī. Ja, tur ļoti daudz ir tie smalkie kukainīši virs ūdens. Un, protams, daudz zivs izmanto iespēju arī aizlekt pakaļ arī tā. Kaut kas copē, jā, ņem. Oi, nu nodila atkal, nu kas tas ir? Kaut kas tur šausmīgi uzmanīgi ņem. Un tas man atgādina ļoti ālantu, jo tas ir ļoti izteikti ālantam, ka viņš ņem un nelīdz galam. Atkal liekas vajag vabolu. Šoreiz sanāca spēcīgāk viņu uzcirst. Bet šādi scenāriji ir bijuši man vairāk kārt. Šādi scenāriji man ir bijuši vairāk kārt. Manā dzīves palaika posmā. Un gal, ka izvēlku, tas ir bijis ālans. Viņš kaut kā tā interesanti ņem pavasarī. Jo šeit ļoti uzmanīgs coks. Nav tā kā sapalam tādas agresīvās. Sapalis, jo viņš uzreiz ņem un viss. Šeit tā uzmanīgi, lēnām tā velk, nostājās. Te kaut kāda krikuma sakrituši no kokiem. Šobrīd ir un visas smalkās zivs arī viss tagad tā. Nu tā, draugi. Šodien es savu copu noslēdzu. Bija interesanti, bija forši, bija izmērs, man arī sapalu izmēri arī priecēja. Domāju, ka vajadzētu, ja sanāks laiks, aizbraukt vēlreiz uz sapaliem. Bet nākošais video noteikti braukšu arī uz citām zivīm. Šobrīd tieši tāds laiks, kad jāspēj uz tik daudz zivīm aizbraukt. Tā kā līdeks arī esmu paspējis jau paķert, bet neesmu arī neko atrādījies, bet līdeks tiešām daudz ir bijušas arī šogad. Tā kā tiekamies jau nākošajās video. Iespējams pie citiem ūdeņiem, pie citām zivīm. Es saku visiem čau. Tā.